kategoriski iebilstu apgalvojumu, ka esošie taupības pasākumi ir vērsti uz drošības prioritāšu un ģimenes atbalstam kā tādam. Man liekas, ka lietas ir jāsauc īstajos vārdos, un šobrīd šis finansējums jau ir nepieciešams tam, lai uzturētu esošo parādu un uzturētu šos procentu maksājumus. Nākamajos 3 gados šie maksājumi palielināsies par 713 miljoniem eiro, kas krietni atpaliek vai pārsniedz 450, ko mēs esam plānojuši nākamajos 3 gados ietaupīt. Mums valsts pārvaldē ir vairāk kā 14% vakances. Likvidējot 10% no tām, tas jau būs pie 200 miljonu ietaupījumu. Likvidējot, nevis novirzot un atstājot finansējumu, bet likvidējot un novirzot finansējumu tām prioritātēm, kas ir nepieciešams. Mums katru gadu ir iepirkumi aptuveni 5 miljardu vērtībā. Tie ir mēbeles, pildspalvas, bet vienalga nosakot mērķi samazināt pa 8%, nosakot, kur samazinam, kur nē, tie būtu 400 miljoni ietaupījums. Tad tālāk, skatoties uzstādījumu, samazināt ierēģiņu skaitu pa 5%, tie būtu vēl aptuveni 200 miljoni. Šeit ir ļoti daudz iespējas, kādā veidā mazināt publiskos izdevumus. Mūsu tas galvenais uzstādījums ir, mēs saprotam, ka tās jostas būs jāsavalk un ka izdevumi būs jāmazina, bet mūsu galvenais uzstādījums ir to nedarīt tikai un vienīgi un pirmkārt uz darba ņēmēju rēķina, uz darbinieku sociālās aizsardzības rēķina.